Labvakar jums visiem! Mans vārds ir Luīze, un ikdienā esmu ārste bērnu slimnīcā un ļoti mīlu savu darbu. Brīvajā laikā es iekopu sev dārzu, spēlēju flautu, dziedu korī, bet, kas ir nemazāk svarīgi, es studēju arī doktorantūrā, un tieši ar savu doktorantūras projektu es jūs šovakar iepazīstināšu. Pasaulē ir vairākas lietas, ko mēs vienkārši nevaram mainīt. Piemēram, sekundžu skaits minūtē. Sievas mācu regulāri ieteikumi, kā tev labāk dzīvot ar jāboltiņas matulaks patēriņu. Mēs vienkārši nevaram mainīt. Un jā, kas tad tas? Tā ir ģenētika. To mēs galīgi nevaram mainīt, un tieši par to arī šovakar būs stāsts. Iepazīsimies. Šis ir Lorenzo. Jauns, aktīvs puisis, skrien Rīgas pusmaratonu. Uz beigām pēkšņi saģimst. Kas notika? Karstums, pieksušas kājas? Diemžēl šoreiz nē. Šoreiz tā ir pēkšņa kardiāla nāve. Bet kāpēc? Tagad iedomāsimies, ka sirds ir kā pilsētas elektrotīkls, pa to skrien daudz elektroimpulsu, kas liek sirdī ritmiski sarauties, līdzīgi kā pilsētā. Un tagad iztēlojamies, ka pilsētā ir vētra un nogāžas kāds bojāts koks un pārauj elektrības vadus. Pilsēta apstājas. Līdzīgi var notikt sirdī pie kādas sirds slimības. Palūkojamies tagad. Šis ir gēns, kas nes kādu informāciju, un tajā ir mutācija, tātad kaut kas nepareizs, kas liek sirdscaudiem attīstīties bojātiem. Un sports, jeb intensīva fiziska slodze, šos bojātos audus vēl vairāk noslogo, un rezultāts var būt visai bēdīgs. Atcerieties Lorenzo, iepazīstināšu jūs ar viņu ģimeni, un viņa tēvs arī bijis sportists, reizēm sūdzās, ka viņam streiko sirds, bet viņš kā jau kārtīgs vīrietis neiet pie ārsta. Viņiem abiem ir kopīga ģenētiskas sirds muskuļu slimība, kuras izpausmes katram var būt dažādas. Šīs slimības pilnais nosaukums ir garš, bet saīsinājumā sauksim to par ALKD, un tieši šī slimība ir mans pētniecības objekts. Pirmā šīs slimības problēma ir problēmas neapzināšanās. Es domāju, ka Lorenzo nebūtu skrējis maratonu, ja būtu zinājis, ka viņam ir šāda slimība. Pie manis tiek sūtīti vairāki pacienti, kuriem ir aizdomas par šo slimību, bet, lai to apstiprinātu, mums ir jāveic daudz dažādi izmeklējumi. To skaitā arī ģenētiskās analīzes, kuras veidu tad es pati. Gēni, kur var būt bojāti, ir daudzi, un tas sastāv no daudzām tūkstošu daļiņām. Piemēram, iztēlojamies koku aleju no Rīgas līdz Ventspilī. Daudz koku, un katrs no tiem var būt bojāts. Tad ej atrodi, kurš no tiem būs tas vainīgais. Gēni, kur var būt bojāti, kā jau teicu, ir vairāk. Tādēļ mans pirmais mērķis pētījumā ir noskaidrot to, vai ir kāds likumsakarības starp to, kurš tieši gēns katram pacientam ir bojāts un kāda tad šī slimība attīstīsies katram pacientam. Pasaulē šobrīd mēģina rast šīs likumsakarības, bet šie atklājumi vēl ir bērnu autiņos, lai tie gūtu kādu spēku, ir nepieciešami vēl un vēl dati, un tos es arī pasaulē varētu piešķirt. Otrs mans mērķis ir vairāk kā ārstam nekā zinātniekam pasargāt, piemēram, šo ģimenīti no pēkšņas kardiālas nāves. Jo, ja pacientus mēs regulāri uzmanam un izmeklējam, tad tieši radinieku problēma ir šī problēmas neapzināšanās. Tāpēc, ja atrodam pacientam šo mutāciju gēnā, meklējam to arī visiem viņa radiem. Piemēram, viens mans pacients, kuram esmu atraduši šo ļauno mutāciju, viņam ir 9 gadus vecs tēls. Ko mēs darīsim ar viņu? Pagaidīs, kamēr izaugs, jo viss taču būs kārtībā? Ne. Mēs viņu izmeklēsim un turpmāk rekomendēsim izvairīties no intensīvas fiziskas slodzes, jo atcerieties, ko es par to stāstīju. Pasaulē tas, kuri gēni ir bojāti, katrā populācijā atšķirās. Piemēram, tas gēns, kas ir biežāk sastopams Amerikā, vispār nav sastopams Spānijā. Un jūs droši vien gribētu zināt, kā tad ir pie mums Latvijā. Un es jums nevaru atbildēt, tāpēc, ka pie mums šādi pētījumi vispār nav veikti mūsu reģionā. Un tā kā šīs mutācijas gēnos meklēt, ir kā meklēt adatu sienu kaudzē, tas ir ļoti laikietilpīgi un arī dārgi. Es latviešiem vēlētos ietaupīt gan laiku, gan naudu. Nosakot to, kuras mutācijas un gēni mūsu populācijā tiek skarti visbiežāk. Tos tad arī mēs pārbaudītu pirmos, nevis vienkārši ņemtu visu pēc kārtas. Un jūs droši vien vēlaties zināt, kur tad es atrodos šobrīd. Šobrīd skāpnēm esmu aptuveni pa vidu, tā kā šo slimību ir diezgan grūti atklāt un pierādīt. Man ir vienkārši nepieciešams vēl laiks, lai atrastu pietiekuši daudz pacientus, lai šīs sakarības, par kurām runāju iepriekš, pierādītu statistiski ticami, kas medicīnā ir ļoti svarīgi. Līdz šim esmu atradusi 25 dažādas mutācijas, un 2 no tām tās ļaunās, kas šo slimību ierosina, un viena ir ļoti īpaša, jo esmu tos atradusi tādā formā, kā neviens līdz šim pasaulē. Un 10 ir manas jaunas
atklātās, kuras vispār nav iepriekš nekur pētīts, un to ļaunums man vēl ir jāpierāda. Kā jau nopratāt pēc stāsta, visai traka slimība, vai ne? Bet jābūt kaut kādam risinājumam, un risinājums ir. Tas ir pirmkārt apzināties šo problēmu, šo apziņu neignorēt, un treškārt rīkoties. Tā kā ar plākstu ar vienu, diemžēl, galā netiksim, galvenā rīcība ir pirms kaut kas slikts ir noticis, un tad sliktais vairs nekad neatkārtotos. Un sakot sliktais, es domāju pēkšņas aritmijas, kas var beigties ar nāvi. Ja tāda ir notikusi un jūs esat palicis dzīves, apsveicu. Otru tādu gan negaidiet. Tad krūtīs ieliek tādu aparātiņu, kurš pie aritmijas sākšanās iedod ar elektrību, un jūs esat pasargāts. Pēc visa šī lūdzu, nekrītam panikā, neskrienam visu taisīt sirds magnētisko rezonanci. Pēc šī vakara stāstījums vēlētos, lai jūs katrs atceraties vienu. Pirms nodarbojoties ar intensīvu sportu, pārbaudiet savu sirds veselību, un ja ir kādi simptomi, nu lūdzu, neignorējiet tos. Daudziem cilvēkiem mīļākais skats ir šāds. Kā deguguns? Nu skaisti. Bet jūs jau nopratāt, ka tas nav mans mīļākais skats. Mans ir šis. Tā ir dzīvība. Es to cienu un godāju. Tāpēc vēlētos, lai jūs visi pieliekat roku pie sirds un sajūtat, cik nenogurstoši un ritmiski tā pukst. Manas nepilnās 7 minūtes ir paskrējušas. Es ļoti vēlētos jums daudz ko pastāstīt sīkāk, bet tad jums visiem aktīvi un jāuzdod jautājumi, vai arī jāuzveicina kādu kafijas tasu pēc šī pasākuma. Paldies jums par uzmanību. Paldies.